Rīga ir vislielākā mazā pilsēta pasaulē. Te ir ļoti daudz darāmā. Ja mēs paši neiesaistāmies, tad paļauties uz citiem tu nevari. Tieši tāpēc mēs rīkojam šīs idejas brokastis, lai iedzīvotāji, konkrētās vietas iedzīvotāji teiktu, kas viņus uztrauc, kādas problēmas ir risināmas. Jo tikai tādos gadījumos, ka mēs esam kopā strādājuši pie tā, kad iedzīvotāji palīdzējuši atrisināt viņu problēmas, nevis pilsētas vadības problēmas, tad risinājums vienmēr ir pirmkārt pareizākais, otrkārt tāds, kurš apmierina visus, kurš ir labs visiem, un treškārt tieši šo divu iemeslu dēļ tas ir visilgtspējīgākais. Šobrīd ir tas brīdis, kad pašvaldību līmenī iedzīvotāji saprot problēmas, saprot iemeslus šīm problēmām un ir gatavi iesaistīties aktīvi, lai rastos risinājumus. 9 minūtes. Savu gadu ar pēļņu 20 miljonu. Paradigmas mainās, pašvaldība ir uz iedzīvotāju, nevis iedzīvotāju biktis katrās katlā kā konkursā. Nebūs jāmokās. Pilsēta netīra, pa ko mēs maksājam naudu. Cilvēkam ir jāapzinās, kurš ir viņa darba devējs. Un līdz ar to jaunā konservatīvā partija ievieš jaunu tradīciju, ka sabiedrībai ir iespējas līdzdarboties. Cilvēkam nonākot domē, vienalga Rīgā, Talsos, iedzīvotājs no viņa pieprasa atbildību. Nevis politisko, bet personīgo atbildību. Ideja brokastis, manuprāt, ir lieliska forma, kā metodiski pareizi tikt pie konkrētiem rezultātiem. Šis ir lielisks veids, kā iepazīties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu kopā plāno strādāt ilgtermiņā. Šis ir tas veids, kas tevi reāli uzmundrina. Tā ir kāda kafija no rīta. Rīgas pārvalde ir domāta iedzīvotājam, nevis otrādi. Izmantot tādu labi zināmu radošu vadības pieeju, ļaut cilvēkiem izteikties un netiesāt viņus par it kā ekspertu viedoklī nepareizām idejām vai, piemēram, tādām idejām, par kurām varētu pateikt, ne, tā ir nacionāla līmeņa problēma, nevis pašvaldību problēma.